Suņi der par neredzīgu cilvēku pavadoņiem. Arī kucīte Keta, kura nu pat ir kļuvusi par 7 kucēnu mammu, ir savā amata lietpratēja. Sunim pavadonim aklo cilvēku jāved tieši pa maršrutu un jābrīdina par jebkuriem šķēršļiem, kas gadās ceļā. Ja suns nevar cilvēku apvest šķērslim apkārt, tad tam ir jāapstājas un jānorāda, ka tie būs. Aleksandrs suņus par aklo cilvēku pavadoņiem sāka mācīt jau pirms 5 gadiem. Tiesa, šajā laikā izdevies apmācīt tikai 2 suņus, kas tika uzdāvināti Daugavpils rajona redzes invalīdiem. Galvenā problēma ir līdzekļi. Viens šāds suns izmaksā ap 1500 latu, ko ar invaliditātes pensiju lielākais 55 latu apmērā akls cilvēks nevar atļauties. Akls cilvēks suņi saņem bez maksas. Kā tā? Suņa izmaksas apmaksā sponsori. Kad ir sponsori, mēs gatavojam suņus. Tagad ir daudz interesantu, bet nav kas apmaksā, tāpēc suņi gatavoti netiek. Daugavpilī vien ir ap 500 redzes invalīdu, kam šāds draugs būtu ļoti nepieciešams. Taču šāda suņu skola no Baltijas valstīm atrodas vēl tikai Igaunijā. Aleksandrs atzīmē, ka problēma ar suņu sagatavošanu nebūtu. Ir gan izglītība, gan darba pieredze. Ja vien valdība rīkotos līdzīgi kā citviet pasaulē, kur pavadonis aklam cilvēkam ir iekļauts pat apdrošināšanas polisēs. Inga Kromane, Ingus Graudiņš, Latgales reģionālā televīzija. No idejas līdz tās īstenošanai pagājuši 7 gadi. Liepājas centrālās slimnīcas dzemdību nodaļā sākta ilgi gaidītā dzemdību bloka renovācija.